Ak, nē, es esmu zāglis. Man pamanīja kustības sensors. Ja tu vēlies sev gudro drošības sistēmu un tu nezini, kādi ir kustības sensoru tipi iekštelpās, tad lūdzu šis video ir priekš tevis. Sāksim. Parastie kustību sensori, ja, ar kaut kādām papildu funkcijām, ir dažādas variācijas, pārsvarā tās ir pret maidzīvniekiem, ja, lai nevarētu detektēt maidzīvniekus, pieminēšu to, ka, ja ir vairāk kā viens maidzīvnieks, tad tas paliek jau komplicētāk. Tad ir funkcija tāda pati, kustības sensors, bet ar iebūvēta fotokameru. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka veids kustību, čips caps, nofočē fotografiju un aizsūta tev uz telefonu vai viedierīci, kur tur arī redzēt, kas tad tur kustās. Vai tas ir dzīvnieks, vai tas ir cilvēks, un tad arī attiecīgi var reaģēt. Tad ir NLO šķīvītis, jeb šajā gadījumā 360 grādu kustības sensors, kas veic loģiski visu ap savu asi kustības detektēšanu. Nevis griestu, bet aizskaru tipa sensors, kurš izveido barjeru, virtuālu barjeru, kuru tu pārkāp, un tad notiek trauksme. Īsumā tas arī viss. Dažādiem ražotājiem, dažādiem brendiem ir savi plusi un mīnus un features, par kurām jau pie attiecīgā speciālista to var noskaidrot vairāk. Ceru, ka tas palīdzēja.